Labdien, otrdienā 27. oktobrī. Ķeros atkal klāt pie papļāpāšanas. Ir pusdienlaiks. Vakar tiku līdz Belostokai, jau garām Belostokai. Dienas veikums bija 711 kilometri. 9 stundās 38 minūtēs. Dienas norma tika izpildīta. Šorīt sāku strādāt diezgan agri, pēc 3, lai laicīgi tiktu cauri Varšavai. No rīta strādāt bija diezgan grūti, jo bija ļoti liela migla. Rudens ir rudens, redzamība brīžiem, kaut kādi metri 50, ne vairāk, tumsā grūti tā saprast. Varbūt pat ne tik daudz. Un piedevām visam vēl. Pirms Varšavas temperatūra nokrita līdz -2. Tā ka mašīna sāka apledot no miglas mitruma. Pāris reizes pamēģināju tā straujāk pabremzēt. Nelikās, ka ceļš slīdētu. Bet, tādu zināmu piesardzību ievēroju vienalga. Un ar visu miglu un ar visu to sarežģītību aizmirsu un piefiksēt un nepamanīju, vai bija tie remonta aizliegumi, vai tie plakāti jau bija noņemti. Tad, kad atcerējos un sāku skatīties, markos pagriezienā bija tikai zīme par parastajiem aizliegumiem, kas bija pirms remontiem, kad nedrīkst braukt virs 16 tonnām no 7 līdz 10 rītā un no 4 līdz 8 vakarā. Tā ka tas mazliet jau varētu būt, kad atvieglo izbraukšanu cauri Varšavai. Bet, jāskatās, vēl būs atpakaļceļā tā, te neliels traucēklis. Vānislauka. Tā, joprojām filmēju turot rokā. Nekādu prātīgo turētāju vakar neredzēju, ko varētu nopirkt tajā degvielas stacijā. Kaut kā tā, šobrīd ir mazliet pāri 12, ārā rāda +11. Un ticis cauri Varšavai, pie Strikovas griezu iekšā Šelkā. Diezgan grūti bija braukt. Tumšs, migla, 3,5 stundas bija nostrādājis. Likos 1 stundu nogulēt. It kā jau nāca rītausma, bet, domāju, pauze tāpat jātaisa. Pēc stundas pamodos, saules pa zemes virsmu staigā, ne miglas, nekādu citu traucēkļu. Brauc un priecājies. Šodienas darba plāns ir tikt pāri Polijai, kas arī veiksmīgi notiek. Šobrīd līdz paskatīšos, līdz robežai ir 86 kilometri. Vācijas robežai. Līdz pašai robežai šodien nebrauksim, paliks mums kaut kādi 20 kilometri līdz Vācijai. To mēs galamērķi sasniegsim gana laicīgi, bet, sakarājot ar to Varšavu, braucām agrāk nekā varētu. Tāpat jau vakar pienāca ziņas par atpakaļkravu. Tai mums būs jābrauc pakaļ uz Nīderlandi, tuvumā Eindhovenai. Apmēram tā kaut kā. Jā.
tādu gribēju neko, it kā viss normāli. Labi, jauku dienu visiem!